Un es domāju, ka šodien būs iegūms gan no tā, ka mēs izskatīsim šos jautājumus par debitoriem, gan arī no tā, ka jūs iegūsiet plašāku redzējumu, kā tas notiek, teiksim, vienā un otrā sektorā. Otra lieta arī, par ko mazliet pastāstīšu, ir tā kā tuvojas gada beigas, tad visiem var būt tādas situācijas, ka kāds pakalpojums nav izpildīts līdz galam. Un arī esot jau oktobra beigās, mēs varam paredzēt, ka kādas lietas mums varētu gada beigās tādas būt un attiecīgi izvēlēties šo te metodu, lai pareizi uzskaitītu ieņēmumus un attiecīgi novērtēt arī debitors. Gan nedaudz par uzskaitu, bet vairāk, ko tad darīt, kādi mums ir tie instrumenti, iestāsties šis te pienākums aprēķināt papildus nodokļus, nodeklarēt, jā, un to izdarīt. Viens ir, jā, mēs varam redzēt arī publiskajos reģistros, kaut vai uzņēmuma reģistra atvērtajos datos, bet šeit, lai jums būtu vieglāk pārbaudīt, jums vajadzētu sadalīt tagad ar nodokļiem un nodevām. Primāri likums par nodokļiem un nodevām nodokļu administrācijai vispār aizliedz atteikties no prasībām par nodokļiem un nodevām. Abi regulējumi prasa veikt pierādījumus par to, ka jūs esat veikuši piedziņas darbības. Ja? Tā tad ir jābūt